Ventspils slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļa katru dienu uzņem desmitiem pacientu. Vasaras mēnešos vidēji tiek pieņemti 60 līdz 65 cilvēki. Tomēr nereti mediķi sastopas ar situācijām, kad pēc neatliekamās palīdzības vēršas cilvēki ar vieglām veselības problēmām, kas neietver steidzamu iejaukšanos. Tas palielina rindas un novērš uzmanību no pacientiem, kuru dzīvība patiešām ir apdraudēta. Kad palīdzība patiešām jāsniedz nekavējoties un kādi simptomi var liecināt par nopietnu draudu veselībai? Tas ir akūtas sāpes, neciešanas sāpes, sāpes vēderā, sāpes krūtīs, atipiskas, respektīvi neparastas sāpes galvā, tie ir samaņu zudumi, tie ir apziņas traucējumi, tie ir arī elpošanas mazspēja, respektīvi elpas trūkums, kurš ir pasliktinājies vai parādījies kā tāds. Ja, un ritma traucējums, sirdsritma traucējums, asinsspiedieni, kurus mēs nevaram samazināt, vai tieši otrādi pēkšņa zemes spiediens neizskaidrojams. Vīriešiem nekādā gadījumā nevar ciest sāpes vēderā un sāpes krūtīs. Ja, tas gan ir fakts, to ir jāatcerās. Arī tie gadījumi, kad mums ir insulta pazīmes, ja, kad mums ir runas traucējumi, kad mēs pēkšņi nevaram izrunāt vai pēkšņi nevaram pakustināt roku, kāju, nevaram paiet, mums koordinācijas traucējumi arī tie gadījumi. Temperatūras paaugstināšanās, galvas sāpes vai vieglas augstēšanās nav iemesls doties uz slimnīcu. Tāpat arī hronisku slimību gadījumā, protams, ja vien nav strauja pasliktināšanās. Šādās situācijās ieteicams vispirms sazināties ar ģimenes ārstu. Mēs tomēr cenšamies neatteikt nevienam. Dažreiz pacientiem, protams, ir jāsaprot tie, kuri nav tik akūti, tik smagi pacienti, ka viņiem ir jāgaida, un tāds gaidīšanas laiks var būt arī neviena stunda. Kāpēc viņiem jāgaida? Noslogojums, respektīvi, kad mums ir 10 pacienti ar akūtu sirds mazspēju, ar infarktu, insultu, ar smagu patoloģiju vēdera dogumā, ja, tad personāls, protams, prioritāri strādā ar tiem pacientiem. Mums ir dežurējuši ārsti, bez šaubām. Jā, viņi atrodas slimnīcā. Jā. Tad ķirurgs var operēt, traumatologs var operēt, vai arī tāpat arī internists vai neirologs vai ginekologs, viņi varbūt aizņemti ar kaut ko. Un to brīdi neatrasties uzņemšanā. Jo mums kaut arī ir daudz tie dežurējuši speciālisti īstenībā. Bet katrs no viņiem var aizņemts būt ar savu darbu. Mediķi aicina iedzīvotājus atbildīgāk rūpēties par savu veselību un objektīvi novērtēt simptomu nopietnību. Ja pastāv dzīvības apdraudējums, nekavējoties jāizsauc ātrā palīdzība vai jāgriežas neatliekamās medicīnas palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā. Savukārt, ja stāvoklis ļauj pagaidīt, pirmais solis, kas jāveic, ir jāvēršas pie ģimenes ārsta.